Lemberga, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes saudas daļas komandieris Jānis Vējš. Labvakar. Saudas novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Breidavs. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes dienvidu Kurzemes iecirkņa reaģēšanas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs Ingus Čekanausks. Sijā Saudas medicīnas centrs izpildu direktors Aleksandrs Gluškovs. Akcijas sabiedrības sadales tīkls, tīklu pārvaldes funkcijas, tīklu uzturēšanas daļas, rietumu tīklu nodaļas vadītājs Artis Kacevičs un Juris Dureika. Sijā Saudas komunāls servis valdes priekšsēdētājs Kristaps Grīniņš un Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Toms Pūkstiņš. Tāpat civilās aizsardzības komisijas sekretāra Inita Prauliņa. Un es pašvaldībā atbildīgā par civilo aizsardzību Intu Umbraška. Tātad vārds domas priekšsēdētājiem Mārim Zustam. Jā, labvakar skatītāji, labvakar klātsošie. Jā, tad kāpēc mēs šeit esam? Mēs redzam līdzi, kas Latvijā notiek, un šī kopumā sanāk tāda drošībai ļoti veltīta nedēļa. Un nedēļas sākumā mēs aicinājām visas izglītības iestādes, pagastus, vadības, lai pārnātu šo situāciju un būtu gatavi situācijai, ja nu gadījumā parādās apraides šūna, lai nav apjukums, lai ir pārliecība par to, ko un kā darīt. Un tālākais posms, protams, arī bija šodien. Mēs 5 sanācām kopā kā civilās aizsardzības komisija, pārnājām esošo situāciju, pārnājuši, ko mēs esam izdarījuši, ko mēs vēl darīsim. Izpildirektori izdevusi rīkojumu, mums ir bijusi tikšanās, mums top šie algoritmi, kā, ko un kad darīt. Un tāpēc, protams, arī nākošais posms ir mūsu iedzīvotāji, kuriem arī būtu jābūt kursā par to, pirmkārtām pārliecībā par to, ka mēs rīkojamies pareizi, un otrs arī katram būtu jābūt savam algoritmam par to, ko šādās situācijās darīt. Ja mēs pirms tam skatāmies, tad informācijas bija ļoti daudz, es atvainojos ļoti maz, tad šobrīd viņas ir ļoti daudz, un tāpēc mēs gribējām tikties, mierīgi pastāstīt, izstāstīt situācijas, iespēju cilvēkiem uzdot jautājumus, ja ir kādas neskaidrības vienalga par dažādām lietām, tad mēs arī šī ir iespēja, protams, to visu izdarīt. Ir iespēja tiešraidē, protams, rakstīt arī jautājumus apakšā, ko mums speciālisti paskatīsies, ja pie iespējas arī atbildēs. Ja ne, tad būs prezentācija, kur izstāstīs pamatlietas, kas būtu jāzina. Un tālāk, protams, ja jums klātesošiem arī būs jautājumi, mēs varam izdiskutēt, atbildēt uz jautājumiem, kas ir ļoti būtiski. Pamatlieta ir kāda, nav nekas ārkārtējs noticis. Nav apdraudējums paaugstinājies, mēs dzīvojam joprojām situācijā, kādā mēs dzīvojam pagājušajā nedēļā, bet šis ir mirklis tomēr, kad dažādos līmeņos iestādēs, sākot ar vadītājiem un kolektīvu un speciālistiem un cilvēkiem, ir papildus jādod šī informācija, lai saglabātu mieru. Tā ir tā pamatdoma, un apkopot arī šo informāciju, kas pateicoties speciālistiem, liels paldies, tiešām ir apkopot, ir ievietot mājaslapā. Arī pēc šīs sanāksmes tad jūs redzēsiet beigās norādes uz pieejamo informāciju, un, protams, iespēja arī klātienē uzdot jautājumus, jo šeit ir cilvēki, kas tiešām par drošību mums ir visatbildīgākie un viskompetentākie. Tā kā liels paldies jums, kas ieradāties, liels paldies, tiešām ļoti patīkami, un arī visiem, kas, protams, arī vēro. No apmeklētāju skaita jāsaka ir laba ziņa. Laikam cilvēki jūtās ļoti droši mūsu novadā, kas ir labi. Bet katrā ziņā šis informatīvais materiāls joprojām būs ļoti noderīgs. Viņš vienmēr būs pieejams, atrodams un saprotams. Tā arī ir pamatdoma cilvēkiem iedot vajadzīgo informāciju. Ja viņiem ir satraukums vai uztraukums, viņš zina, kur paskatīties, kur sameklēt. Šī informācija gan būs mājaslapā. Šis ieraksts būs mūsu sociālos tīklos, ieskaitot YouTube, tā kā līdz ar to šī informācija apkopota paliks un vajadzības gadījumā vienmēr būs pieejama. Tas īsumā man viss, un tālāk tad es došu vārdu Initai Prauliņai, kas mums ir civilās aizsardzības komisijas sekretāra, pati galvenā sekretāra. Viņa arī visu izstāstīs un
tālāk tad arī nonāksim līdz diskusijai. Ja? Paldies jums! Labvakar. Es izstāstīšu tos galvenos aspektus, uz ko jums jāliek akcents ir. Es domāju, sāksim, tur nav ko diskutēt. Tā kā ir jau dzirdēti par šūnu apraides paziņojumu, kaut kādi testi ir veikti un kas Latgalē noteikti, tad es vēlreiz atgādinu, ka šobrīd ir 2 brīdinājumi, par kuriem ir jābūt jāzina ikvienam. Tas ir oranžais brīdinājums, kas nozīmē rīcība. Tas nozīmē, ka ir jārīkojās, ka šis šūnu apraides brīdinājums ienāk, un dzeltenais brīdinājums ir informatīvs. Tas nozīmē, jābūt gatavam, ka kaut kas notiek, tuvāk vai tālāk, bet jūs esat informēti. Šeit ir rakstīts, esi gatavs, un dzeltenais brīdinājums arī ir tas, kas arī pasaka, kad oranžais brīdinājums ir beidzies. Tātad ir 2 brīdinājumi, oranžais un dzeltenais. Oranžais nozīmē jārīkojās, un dzeltenais ir informatīvs. Ko mēs gribam akcentēt, ka ir arī lietotne 112, vai klātesošajiem ir šī lietotne? Ir, kādam nav. Iesaku viņu lejuplādēt. Jebkurā telefonā var lejuplādēt. Šī nenosaka brīdinājumu, bet ar šo jūs varat redzēt dažādas informatīvas ziņas un sazvanīt 112. Lietotnes strādā arī bezsaistē, ja jūs viņu esat atvēruši kaut vienu reizi. Tā kā iesaku izmēģināt, lejuplādēt un paskatīties. Tad pirmais, ko mēs gribētu aicināt ikvienu sagatavoties pašam, pārunāt ģimenē rīcību, ja notiek apdraudējums, noskaidrot drošāko vietu, kur patvērties, sagatavot par rokai vai apdomāt pirmās nepieciešamības lietas un saglabāt mieru un uzticēties tikai oficiālajiem kanāliem. Saņemot brīdinājumu par apdraudējumu, sekot oficiālajiem norādījumiem, aizvērt durvis un logus, pārvietoties mierīgi, bet ātri, un sekot turpmākajai informācijai oficiālajos saziņas kanālos. Par telpām izmantot pagrabstāvus, cokolstāvus, iekšējās telpas bez logiem, saprast savās mājās telpās 2 sienu principu, kur tas varētu būt, apdomāt, vai tā ir īstā drošākā vieta savās mājās, un lai pasargātu sevi no tiem triecienviļņiem un šķembām. Ar ko jārēķinās ir, ka tas var ilgt vairākas stundas, par darba procesu pārtraukšanu, arī mācību procesu pārtraukšanu, jebkuras lietas pārtraukšanu, rekomendācijām, ka jāatrodās drošajās telpās vietās, ka var būt uzturēšanās ilgāku laika periodu, par šiem sanitāriem higienas traucējumiem un izaicinājumiem, par spriedzi, iespējams varbūt sakara pārslodze, aprits kavējumu, un svarīgi ir iepriekš jāparedz rīcība, lai nodrošinātu drošību, mierīgu komunikāciju un pamatvajadzības patveršanās laikā. Brīžos dara šīs iestādes,
Un atgādināšu, ka sargs.lv arī ir ļoti labi materiāli par 72 stundu somu, par arī rīcībām, kā uzvesties un ko darīt apdraudējumu gadījumā. Tas bija īsi, bet man liekas konkrēti, kas ir jādara šajos apdraudējumu gadījumos. Paldies, ka uzklausījāt, iepazināties un aicinu sākt ar kādu pirmo rīcību, lai uplādāt šo vietni. Paldies! Tā, mēs esam gatavi arī jautājumiem, droši. Jā, pirms varbūt būs tiešām kādi arī jautājumi, tad mēs, skatoties situāciju, ir pilnīgi skaidrs, ka papildus apjoms un uztraukums ir tieši mūsu pusē attiecībā par iestādēm un pasākumiem. Un tas ir tas, ka mēs tiešām esam izmodelējuši tās situācijas un mēs esam sagatavojuši arī šos rīcības plānus, lai pie gadījuma arī atnāk šāda apdraudējuma šūna, lai mums ir skaidra rīcība, lai nesākās haoss. Man liekas, ka tas ir tas pats būtiskākais. Un tas, ko arī Inīte teica, ka, diemžēl, bet ir mājās jāizrunā, ja gadījumā atnāk šis te apraides šūnas paziņojums, ko mēs darām. Un šīs tikšanās mērķis un informatīvās sanāksmes gala rezumē jau ir tas, ka aizejot mājās vai noskatoties šo, cilvēkam pašam ir jāpadomā, ko viņš šī situācijā darīs, un viņam ir pilnīgi skaidri pirmie 2 soļi. Mēs dzīvi līdz galam nekad nevaram nomodelēt, bet tam pirmajam satraukumam pāri ir jātiek ar vienkārši elementāri, pirms tam izmodelēt šo situāciju. Un tāpēc mēs tiešām arī šodien 5 nācām, mēs runājam par papildus instrukcijām, ar kurām būs jādarbojās cilvēkiem, kas organizē pasākums, lai arī šie cilvēki un šīs situācijas neizveidojās kritisks, neveidojās haoss. Un tas ir arī tas, kāds ir šīs sanāksmes mērķis. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, manuprāt, ko mēs arī pat komisijas sēdē runājām par to, ka ir, paldies, jāsaka, izpildu direktorē Nelijai Klembergai, kas mūsu pēc šīs rīta sapulces kopējās vadības apzināja un sazinājās ar baznīcu, ar dažu visu konfesiju pārstāvjiem, un ir panākt vienošanās, ka šī situācijā, ja būs apdraudējums, tad baznīcas tiks atvērts un būs pieejams cilvēkiem visā novadā. Un tas ir ļoti būtiski, jo mums ir jautājumi vienmēr par patvērtnēm, par kur iet, kur neiet, un mēs zinām, ka baznīca ir ļoti spēcīgas ēkas, tās vienmēr būs drošs patvērums, protams, arī norādītajās 112 vietnē šajās te patvērumu vietās, bet arī tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka baznīca ir pieejama katrā pagastā, un viņas ir, un līdz ar to viņas būs vaļā, ja šāda situācija veidosies. Tas ir ļoti būtiski, tātad to mēs arī visi zinām, un uz priekšu ar to varam arī rēķināties. Tā kā tas ir tas pamats, kas ir ļoti būtisks. Bet varbūt jums klātsošiem varbūt ir kāds jautājums, kas jums nedod mieru, vai mēs varam atbildēt, vai ir kādi jautājumi? Saprotu, ka nav. Ļoti labi. Varbūt kādam no komisijas locekļiem ir kas sakāms vai nav. Labi, paldies speciāli par to, kad sagatavoju šo te informatīvo ziņojumu. Viņš būs pieejams visos mūsu sociālos tīklos un mājaslapā. Tad, protams, ka ļoti cerēsim, ka viņš papildus vajadzība pēc mums viņa nekad nebūs, bet tā ir informācijas kopums, kas vienmēr būs arī aktuāls. Tā kā liels paldies, kad atsaucāties uz šo sarunu. Atnācāt, mums ir iespēja, protams, vēl arī klātienē pēc tam arī pārnāt, ja ir kādi jautājumi, mēs šeit pat arī būsim, un visa informācija paliks pieejama mūsu sociālos tīklos. Liels paldies, gaidām vakar. Okay. Paldies jums!